Labdien! Klāt ir ceturtdiena, un Radio 1 ētrā izskan ceturtdienas rupors. Šodien pie mums viesojas Elīna Žukova un Artūrs Krastīņš. Labdien! Labdien! Jaunieši gandrīz nedēļu atpakaļ atgriezās no ģitāristu sesijas 2011, un viņi ir arī Jēkabpils valsts ģimnāzijas vidusskolas skolēni. Sāksim ar to, ka es vēlos zināt, cik sen jūs nodarbojaties ar ģitārspēli un kā jums sākās kaislība pret šo te mūzikas instrumentu? Man tas notika visai interesanti. Man mājās bija stāvējušas 2 ģitāras no tēva, un brālis bija iemācījies spēlēt dziesmu uz 4 akordiem, ļoti vienkārši dziesmiņu, un viņš viņu spēlēja dienām un naktīm. Man šī dziesma bija tik vaiprātīgi apnikusi, ka es domāju, ka ja es iemācīšos kaut ko labāku, tad viņš varbūt viņu nespēlēs. Bet tad es sāku spēlēt. No sākuma tas varbūt bija tā, lai apklusinātu brāli, bet vēlāk man tiešām iepatikās tas, kā es jūtos, kad es spēlēju. Un arī tas, ka varbūt, ja es netik labi dziedu, tad es varu izpausties tieši spēlējot. Tālāk. Vai tu ej mūzikas skolā, vai tev ir kāds pasniedzējs, kas tev apmāca? No sākuma, kad es sāku spēlēt ģitāru, es gāju uz kursiem, vidēji 2 gadus. Bet tad es sapratu, ka tas priekš manis vairāk nav vajadzīgs, jo, lai iemācītos ģitāru spēlēt, pirmām kārtām galvenais ir tas brīvais laiks un tas, lai tu zinātu savu mērķi, ko tu centies iegūt. Un šo mērķi es jau biju uzzinājusi, un pamati man bija ielikt no tiem kursiem. Un tālāk tā bija mana radošā izpausme. Kā ar tevi, Artūr? Ar ģitāru es nodarbojos aptuveni 7 gadus, no 12 gadu vecuma. Kā es sāku ar to nodarboties, no sākuma es vēlējos kļūt par bundzinieku, taču nolēmu, ka tas ir pārāk dārgs prieks un izvēlējos ģitāru. Es vēlējos nodarboties ar mūziku, jo biju liels roka fans un bieži spēlēju tā saucamo air guitar, kad vienkārši gaisā izliekas, ka spēlē ģitāru. Tā es nolēmu kādu dienu uzsākt reālas ģitāras spēlēšanu. Un vecāki par to bija sajūsmā un uzreiz nopirka man ģitāru, un es ceru, ka viņi tagad to nenožēlo. Skaidrs. Ģitāristu vidū pārsvarā ir vīrieši, cik es zinu, vai tā ir? Jā, tā tiešām ir. Un kā ir būt meitenei ar viņiem visiem? Ļoti patīkami. Tiešām, pieņemsim arī sesijā, ļoti izpaudās tas, kad vīrieši bija vairākumā. Teiksim, vidēji no 120 dalībniekiem tikai apmēram 40 bija sieviešu dzimuma pārstāvis. Es to skaitā. Un tas bija tā ļoti jauki, kad, teiksim, ir tās nelielās patīkamās uzmanības izrādīšanas lietiņas, un arī visi tā ļoti pieklājīgi un tā jauki izturas. Ir tā atšķirība meitene vai puisis jūtama, ja? Tas ir tiešām ļoti jūtams. Kā jau es iepriekš minēju, Elīna un Artūrs ir nesen atgriezušies no ģitāristu sesijas 2011, kur viņi pavadīja veselas 5 dienas. Vai ģitāristu sesija ir nozīmīgs pasākums ģitāristu vidū, un kādam pasākumam varbūt no citiem pasākumiem to varētu pielīdzināt? Es domāju, ka ģitāristu sesija latviešu ģitāristiem ir pats svarīgākais pasākums. Man pat ir grūti iedomāties, kam es to varētu pielīdzināt, jo es domāju, ka nē, jo tur ir tieši ļoti labi apvienotas izglītība, meistarklases un arī tas ģitāristu vidū iepazīšanās. Un arī ļoti svarīgi ir tas, ka tā ir īstā vieta, kur iegūt muzikālos kontaktus, kur tu vari ar jauniem mūziķiem saspēlēties, veidot savas jaunas grupas un arī pierādīt sevi tieši tā, un arī izglītoties tieši muzikāli, jo tur māca ne tikai varbūt to skatuves mākslu, bet arī teoriju, kā arī menedžmenta lietas un arī to, kā sevi kā grupu parādīt, kā sevi reklamēt, kas arī šogad bija ļoti labas lekcijas arī par to, kas man personīgi ļoti interesēja. Kādas jums tieši nodarbības bija? Pārsvarā mums bija meistarklases. Ko tas nozīmē? Tas bija tā, ka, piemēram, atbrauc no ārzemēm kāds diezgan slavens mūziķis vai arī ļoti slavens, un viņš mums māca par savu stilu, ko viņš pārstāv. Piemēram, bija Davis Goodmans no Kanādas, kurš tagad dzīvo Hamburgā, atvainojos Holandē. Un viņš pastāstīja par blues stilu. Tad arī brauca no Latvijas, piemēram, grupa Twin Town, kuri spēlēja džez. Viņi stāstīja par to, kā viņi veido ritmu un vispār vairākas džeza tādas pamatlietas. Un arī bija teorijas apmācība, kā arī mūs iepazīstināja, piemēram, veikals AT Trade no Rīgas. Viņi bija atbraukuši un stāstīja par savu jaunākajām precēm, kuras pie viņiem var nopirkt. Tā vispārēja apmācība. Vispārēji ģitāras sesija iedalās tieši teiksim, bundziniekiem, taustiņu instrumentālistiem, basģitāristiem,
akustiskās ģitāras pārstāvjiem, un tā arī notiek meistarklases. Cilvēki sadalās tieši pa šīm savām nodaļām, un paralēli notiek arī visu laiku lekcijas lielajā zālē, kuras arī var apmeklēt. Kāda jums bija dienas kārtība? Tātad, pusdeņos mēs brokastojām, un pēc brokastīm, protams, sākās lekcijas, kuras ilga aptuveni līdz 5 pēcpusdienā, un tam pa vidu mēs 2 pusdienojām, protams, taču pēc lekcijām mums bija vakariņas, un pēc kā jau mēs devāmies uz kultūras namu, Madonas kultūras namu, kur mēs no sākuma mums bija, mūsu paši skolotāji viņi uzstājās. Mēs varējām baudīt koncertus abās Madonas kultūras namu zālēs. Piemēram, lielā zāle bija vairāk domāta rock mūzikai un smagajiem žanriem, taču mums bija tā saucamā mazā blūza zāle, kur mēs baudījām blūzu, džezu un poproku. Un pēc šīm uzstāšanās reizēm notika tā saucamais džems, kad jebkurš, kurš grib, viņš varēja pienākt klāt pie mūzikas instrumenta, kāda, piemēram, pie bungām apsēsties un vienkārši sākt spēlēt kopā ar citiem mūziķiem vai arī ar saviem lektoriem. Es arī vēlējos pieminēt, ka dienas kārtība nav ļoti noteikta, jo, teiksim, reizēs, kad bija ļoti grūti pamosties pēc vakara džemiem, kur reizēm pat beidzās ap 2, tad reizēm sanāca nogulēt brokastis vai arī neierasties uz pusdienām, bet tas viss ir piedodams, jo arī tur ir apkārt veikali, un tad mums bija iespēja pāriest arī savādāk, jā. Režīms bija, bet ne stingrais. Jā, tieši tā. Sakiet, lūdzu, kas ir pats galvenais, ko jūs apguvāt ģitārista sesijā? Pats nozīmīgākais? Es ģitārista sesiju apmeklēju jau 2. reizi. Un, ja pirmajā reizē aizbraucot, man likās, ka ja es protu nospēlēt 10 akordus, vidēji visas latviešu dziesmas, tādas šlāgeru dziesmas, pie ugunskura dziedamās dziesmas, tad es jau ļoti labi spēlēju ģitāru. Un, kad es aizbraucu, tad es ļoti iedvesmojos no meistariem un sapratu, ka mans līmenis ir ļoti zems un man ir milzīga latiņa pēc kā tiekties. Un varbūt arī šajā reizē braucot, es tieši meklēju šo iedvesmu, lai man būtu jaunas idejas, kā izpausties. To es arī atradu. Man personīgi ļoti nozīmīga bija džesa teorija, tāpēc, ka džess ir kaut kas jauns, kā mēs tagad mēģinu iedziļināties. Un es uzskatu, ka arī mūziķim ir ļoti svarīgi apgūt pēc iespējas vairāk, zināt pēc iespējas vairāk no mūzikas un vispār no žanriem un stiliem kopumā. Tagad tu esi pievērsies džezam, un kas tev ir tuvāks, Elīna? Es cenšos spēlēt maksimāli daudzos, maksimāli pēc daudziem žanriem, varbūt vairāk klasiku, bet principā jā, es cenšos pēc iespējas vairāk visu apgūt. Bet tu arī minēji pirms tam, Artur, ka tev roks ir tuvs. Kā ar to? Jā, protams, un džess ir tieši tāpēc, ka tagad modē ir sajaukt vairākus stilus un tādējādi radot unikālu skanējumu, tāpēc es arī mēģinu iedziļināties džesā, lai to izmantotu savā daļradē, kas gluži nav džess, kas jau ir metāla mūzika un rock mūzika. Vai jūs paši arī komponējat mūziku? Jā, protams. Jā, es arī, bet man tas izpaužas tā, ka es varbūt es nerakstu pati dziesmām vārdus, es rakstu melodijas, un arī es nepierakstu viņus uz notīm, bet uz akordiem. Vai arī, teiksim, ņemot ārā to, ka es pati nerakstu tekstus, tad es vienkārši izvēlos kādus dzejoļus, kuri man liekas ļoti tuvi un skaisti, un kuriem reizēm ir tā, ka tu lasi dzejoli un vienkārši prātā jau skan melodija, un tad tu viņu paņem ģitāru rokās, uzspēlē, un kaut kas skan, un tad tu pieraksti uz akordiem, un tad, teiksim, arī izpildi kādu auditorijām. Kā jūs un kam prezentējat savu mūziku? Vai jūs kaut kur uzstājaties? Es uzstājos, taču diezgan reti, tāpēc, ka skola spiež uz laiku un nav iespēja izbraukt uz Rīgu diezgan bieži. Taču, uzstājos pārsvarā tās klubos. Rīgā? Agrāk ir gadījies arī Rīgā biežāk, taču pagaidām ir tāda kā neliela skatuves pauzīte ieturēta, taču šonedēļ ir plānots uzstāties klubā Kontrabass ar savu grupu. Man ir tā, ka man nepatīk uzstāties skolā, jo es sevi kā mūziķi vēl tikai meklēju, un es neuzskatu, ka mana ģitārspēles prasme ir ļoti augstā līmenī. Tāpēc, teiksim, ja tu uzstājies skolā, tu nospēlējies vienkāršāko melodiju, un tev jau visi klases biedri un draugi nāk klāt un saka, tu esi vienkārši fantastiska, un tu spēlēji vienkārši izcili, un tu iekšēji jūti, ka tas nav patiesi, jo tu pati apzinies savu līmeni. Un tāpēc es varbūt neuzstājos skolā, bet es uzstājos Tirzniecības centrā Aura kafejnīcā Ceļavējš. Mani tur var sastapt 5. un 6. vakaros. Es nespēlēju katru nedēļu. Es spēlēju tad, kad mani uzaicina.